Kā jūs atceraties, mēs dibinājām partiju Latvija pirmajā vietā pagājušā gada augustā. Diemžēl, tīri juridiski, mēs nevarējām nodibināt partiju vienā dienā. Kā jūs atceraties, mēs dzīvojam laikā, kad bija ierobežojumi, un līdz ar to sapulcēties vairāk par 50 cilvēkiem nebija iespējams. Bija iespējams dibināt partiju tikai attālināti, bet mēs sapratām, ka nesatiekoties ar cilvēkiem klātienē, dibināt partiju īsti pareizi nav. Un ņemot vērā to, ka Kariņa un Levita režīms bija radījis dažādas ierobežojumus, lai principā konkurenti nevarētu neko darīt tajā laikā, tika taisīts viņiem mutes ciet, un jebkāda publiskā uzstāšanās tika sodīta ar bargiem sodiem. Un šajos apstākļos, gluži kā revolucionāri, mēs sanācām kopā un pieņēmām lēmumu organizēt attālinātu kongresu, vienlaicīgi uzaicinot 50 cilvēkus, kuri piedalīsies oficiāli partijas attālinātā kongresā, kuru partija tiks dibināta. Tas notika Andrejsalā. Tā absurdā situācija jau mums parādīja reālo situāciju Latvijā jau no mūsu pirmās dienas. No rīta Andrejsalā bija ieradies jau policijas busiņš un dežūrēja. Bija busiņš ar tumšiem logiem, un šī busiņa mērķis visdrīzāk bija konstatēt, ka ir notikusi nelikumīga sapulce, kā rezultātā šo sapulci bija jāpārtrauc. Bet, zinot šo jau pirms tam, ka tā tas varētu notikt, mēs norobežojām to vietu, kur notika uzstāšanās, tā, lai konkrētajā vietā, kur notiek partijas pasākums, nebūtu vairāk par 50 cilvēkiem. Visi pārējie mūsu dombiedri varēja brīvi pastaigāties apkārt šim žogam, tādā veidā mēs ievērojām likumā paredzētās normas, un busiņš bija spiests aizbraukt. Kāpēc es to šodien atceros? Tas spilgti demonstrē, kas notiek mūsu valstī jau pēdējos 2 gadus. Kā jūs zinat, ka tad, kad sākās tā saucamais Covid, tad, protams, Latvijas valdība ir rīkojusies izcili nemākulīgi, neprofesionāli, un es teiktu pat tā, ka bieži noziedzīgi. Tika pieņemti lēmumi, kā rezultātā tika represēti cilvēki, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Cilvēkiem tika liekts strādāt dažādos darbos. Vienlaicīgi tika likti sodi, ja gadījumā kāds pārkāp šo likumu, un tā tas turpinājās ilgu laiku, praktiski 2 gadus. Mēs esam vairāk kārtīgi piedalījušies kādās sapulcēs, gājuši, lai protestētu pret to, kas notiek valstī, bet situācija izrādījās tāda, ka mēs pat nedrīkstam atnākt pie brīvības pieminekļa un nolikt ziedus. Par to, ka mēs šādi rīkojamies pēc partijas dibināšanas, daudzi no klātesošiem ir saņēmuši sodu. Tātad viens sods, par ko patreiz notiek tiesāšanās man personīgi, tātad administratīvā lieta, par to, ka mēs nolikām ziedus pie brīvības pieminekļa un nodziedājām himnu. Nākamais sods tieši tajā pašā dienā tika uzlikts par to, ka mēs no brīvības pieminekļa, pastaigājoties caur Vecrīgu, aizgājām līdz Prezidenta pilī. Otrs sods. Tālāk, aizejot līdz Prezidenta pilī, tur bija policija, es pats personīgi piegāju pie policistiem, teicu, vai mēs drīkstam šeit pastāvēt, mēs ievērosim arī distanci. Policija, protams, teica, jā, protams, jūs varat te pastaigāt, bet pēc kāda laika es atkal saņēmu, tāpat kā daudz citi, kārtējo sodu administratīvo par to, kad likums ir pārkāpts. Man nebija problēmas apmaksāt šos sodus, es to varu atļauties, bet es to neesmu darījis, jo es gribu tiesāties ar šo valsti, ar šo režīmu, jo patreiz tas, kas ir noticis ar mani, tas ir noticis ar simtiem un tūkstošiem cilvēku mūsu Latvijā. Tikai ļoti daudzi vienkārši nobaidās, viņi vai nu samaksā sodu, vai arī aizmūk no šīs valsts prom uz neatgriešanos, jo viņi negrib vairs dzīvot, viņiem nav naudas, nav darba. Un labi, atcerēsimies arī to, kad pagājušā gada beigās tika
realizēts īpašs terors pret Latvijas sabiedrību, par ko visi masu saziņas līdzekļi klusēja. Atzīmē to kā tādu vienkārši statistisko ciparu. Tātad Kariņa Levita režīms pieņēma lēmumu atbrīvot 62,000 cilvēku no darba dažādos amatos, kuri nebija vakcinējušies. Plus mēs labi atceramies, ka ļoti daudz cilvēki pirms šīs atlaišanas stāvēja garās rindās un gāja uz šo vakcinēšanos. Un tad, kad es atceros, bija panorāmā viens sižets, kur bija tāds dušīgs vīrs, stāvēja rindā, un panorāmas žurnālisti pienāca klāt un uzdeva jautājumu, kāpēc viņš iet uz šo vakcināciju. Viņš teica, ka, lai nepazaudētu darbu, jo vajag pabarot ģimeni, un viņš nevar atļauties. Un tad viņam saka, bet kāpēc viņš to grib darīt? Viņš saka, es negribu darīt, bet es esmu piespiests. Un tad, kad viņam uzdeva jautājumu, kur tad jūs strādājat, viņš teica, es strādāju slimnīcā. Es domāju, ka tas viss process, kur teica, kad Covid ir bijis antivaksaru slimība, tas tikai parāda to, kāda attieksme ir bijusi pret cilvēkiem. Un principā Kariņa Levita režīms saprata, to ir teikuši viņu piāristi, par to mūsu rīcībā ir šāda informācija. Viņi saka, jums nav jādomā par cilvēkiem, kas ir pret jums. Jums vajag dabūt tos cilvēkus, kas būs par jums. Tātad spiediet visus vakcinēties un gala rezultātā sakiet, ka tie, kas nevakcinēs, tie ir antivakseri, tie ir noziedznieki un ka principā šī antivakseru slimība. Un ar ko tas viss ir beidzies? Tad, kad lielākā daļa tiešām tika novakcinēta, šodien pēc statistikas mēs redzam, ka lielākā daļa, kas slimoja, bija visi vakcinētie. Cilvēki mira ne tikai pēc pirmās vai otrās, arī pēc trešās potes, nesaukšu šodien uzvārdus, mēs zinām, kā tas viss ir bijis. Līdz ar to 2 gadi ir bijuši tas laiks, kad cilvēki tika mocīti, tika iznīcināti biznesi. Bija pilnīgi neloģiski lēmumi pieņemti, kur cilvēks ieiet veikalā, pērkot kādā pārtikas veikalā vienas preces, viņš pie kases tiek pateikts, ka redziet, kurpju tīrāmā švammīte un tā birstīte nevar tikt pārdot, jo tā ir aizliegtā prece. Tāpat kā nevar to higienisko zobu, saucamo to lūpkrāsu nopirkt, aizliegtā prece. Sāka snikt sniegs un cilvēks grib pirkt to slotiņu, ar ko sniegu notīrīt, aizliegtā prece. Ko mēs te varam teikt? Tādā situācijā mēs dzīvojam. Un tad, kad mēs nācām un gribējām protestēt, kas bija zīmīgi, mūsu augstākā vadība nekad neizgāja pie tautas. Nekad. Tad, kad bija protesti pie prezidenta pils, tad mūsu tā saucamais prezidents Levits vienmēr izmantoja kādu iespēju aizlaisties vai no valsts, vai kaut kur uz laukiem, nekad nenāca pie tautas. Jo, redziet, tā nav tauta. Tā nav tauta, ar kuru viņš grib asociēties, vai ne? Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka nekas šodien principā nav mainījies. Un es teikšu tā, ka vēl šajā gadā ziemā situācija bija tāda, ka koalīcijā bija liels izmisums, viņi nezināja, ko darīt, viņi saprot, ka viss ir ļoti sarežģīti. Un tad notiek kaut kas tāds, par ko ir pārsteigta visa pasaule, arī es personīgi. 24. februārī Krievijas prezidents Puķins pieņem lēmumu uzbrukt neatkarīgai valstī Ukraina. Sākas karš, kuru Krievija nodēvē par speciālo militāro operāciju. Daudz man arī saka, bet tu jau teici, ka nebūs karš. Jā, tāpat kā lielākā daļa cilvēku pasaulē, es neticēju, ka 21. gadsimtā šeit Eiropas sirdī, Ukrainā, kura ir pēc izmēriem praktiski salīdzināmā ar Franciju, var notikt šāds karš. Līdz ar to kļūdījās daudzi, arī es kļūdījos. Bet ir jāsaka, ka šī kara darbība uzsāktā ir bijusi ļoti izdevīga esošai varai. Jūs apskatieties, kā viņi atdzīvojās, cik viņi kļuvuši aktīvi, kā Kariņa un Levita režīma pārstāvji, tie, kas ar tautu tagad cīnās, ka viņi ir kopā ar tautu visos pasākumos. Ja iepriekš visur slēpās, tagad nāk. Kāpēc? Tāpēc, ka kara laikā darbojas citi likumi un citi noteikumi. Tātad, ja notiek karš, ir jāmobilizē visa tauta. Un šodien viņi izmanto šo karu Ukrainā,
lai atkal spodrinātu savus spālus. Jūs apskatieties, notiek tāda cīņa, kurš tad ir lielākais cīnītājs par Ukrainas neatkarību. Mēs esam par Ukrainas neatkarību. Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, nav šaubu. Bet tas, ka esošais režīms izmanto šo karu, lai spodrinātu savus spālus, tas ir acīm redzami. Un tagad tas pēdējais notikums, par kuru es gribu runāt arī no šīs tribīnes, ir 9. mājas. Es esmu jau sociālos tīklos izteicies par to pirms tam, bet es gribu vēlreiz skaidri pateikt, kā es redzu šo situāciju. Tātad karš Ukrainā būs garš karš. Par to skaidri ir pateikuši Amerikas spēcdienesti. Šis karš nebeigsies tuvākajā laikā. Kad viņš beigsies, kā viņš beigsies, to mēs redzēsim, laiks parādīs. Bet izskatās, ka Ukraina skaidri pateikusi, ka nepadosies, cīnīsies par savu zemi, mēģinās atgūt visas okupētās teritorijas. Krievijai atkal ir vajadzīga kaut kāda uzvara, un viņi turpinās cīnīties. Tad šis karš būs garš. Tas nozīmē, ka valsts, ar kuru mums ir robeža, Krievija, patreiz atrodas kara apstākļos ar Ukrainu. Tad mēs dzīvojam pilnīgi jaunā realitātē. Drošības dienesti pieņēma pareizu lēmumu norobežot tā saucamo uzvaras pieminekli, lai nenotiktu nekādas provokācijas ne no labējo radikāļu puses, ne no kreiso radikāļu puses. Un kā jūs labi atceraties, skatoties panorāmu 9. maijā, es nekad neesmu bijis pie šī pieminekļa, licis ziedus. Es uzskatu, ka Latvija ir bijusi okupēta valsts, bet es vienmēr esmu bijis ļoti iecietīgs pret lietām. Ja kādam Otrā pasaules kara laikā ir gājuši bojā kādi tuvinieki, tad viņi var iet un nolikt tos ziedus. Bet, protams, šo situāciju, šo karu sāk izmantot savās interesēs kreisie un labējie radikāļi. Un kā jau es teicu, 9. maijā, skatoties panorāmu, mēs visi redzējām, ka tie cilvēki, kas nāca nolikt ziedus pie šī pieminekļa, viņi atdeva šos ziedus policijas darbiniekiem, kuri arī nolika. Un principā 9. maijs bija beidzies bez provokācijām. Jā, tur bija daži cilvēki aizturēti par tām Georga lentītēm, par kaut ko pārkāp. 9. datums beidzās ļoti veiksmīgi priekš Latvijas tautas, bet neveiksmīgi priekš esošās koalīcijas. Un tad zima jauns plāns, ir vajadzīga provokācija. Un naktī no 9. uz 10. māju esošais režīms realizēja šo noziedzīgo provokāciju, kur nevis tas, ka tie ziedi tika aizvākti projām no šī pieminekļa, viņi izsauca to traktoru parādīt, to attieksmi, kā tie ziedi nevis tiek smuki savākti un tiek aizvesti, piemēram, uz kapiem kaut kur, bet viņi kā mēslus šķūrēja nost. Bet arī tas vēl nebija tas noziegums. Noziegums bija tas, ka viņi nofilmēja to visu. Un jau no rīta sociālie tīkli bija pārpludināti ar informāciju, kas noticis naktī. Un skaidrs, ja 9. datumā provokācija nesanāca, tad 10. datumā sanāca. Jo ja šis traktors naktī nebūtu izbraucis un nošķūrējis ziedus, tad 10. datumā dzīve turpinātos mierīgi un viss. Bet uzreiz ieraugot šos notikumus 10. labējie radikāļi skaidri pateica, un tā ir principā esošā vara, ka piemineklis ir jānojauc. Un tagad sākās tā kā cīņa un solīšana, kurš tad skaistāk to pieminekli aizvāks. Vieni saka, vajag demontēt vienkārši un atdot Krievijai. It kā pat kaut kādas tur esot bijušas pat informatīvās apmaiņas, kurš tad varētu paņemt to pieminekli. Otra daļa ir tie, kas tādi kā Bordāns, lielais cīnītājs Bordāns, kura vadībā tika iznīcināta, izlaupīta PNB banka, kur Jurašs, lielais varonis, saņemdams 500,000 kukuli viņa ģimene, tātad par to, ka piesedza šīs bankas izlaupīšanu, aizlaidās it kā karot uz Ukrainu, bet patiesībā tur droši vien ir citi iemesli, kāpēc viņš tur atrodas. Viņi tagad, lai tikai nerunātu par šo bankas izlaupīšanu un 500,000 kukuli, par ko arī ārzemju mediji ir teikuši, viņi saka, vajag uzspridzināt to pieminekli.
Kolosāli. Un tagad sabiedrībai jāizvēlās forma, tātad vai nu civilizētu viņu demontēt un aizsūtīt kaut kur uz Krieviju, vai uzsparidzināt un uztaisīt šovu, lai visa pasaule redz. Godājumie draugi, godājumie cīņu biedri, kara apstākļos mēs, kā Latvijas tauta, esam vienoti. Mums jābūt vienotiem. Un šodien it īpaši nav pieļaujams šķelt Latvijas sabiedrību. Nav pieļaujams. Un es uzskatu, ka laikā, kad daudzi Latvijā dzīvojušie krievolodīgie, viņi saprata, ka viņi nav Krievijas krievolodīgie, nav Krievijas krievi, viņi ir Latvijas cilvēki, Latvijas patrioti. Pēkšņi sākās šīs provokācijas, kā rezultātā tauta tiek šķelta. Kam tas ir izdevīgi? Kam tas ir izdevīgi? Kāpēc nevarējām uzticēties drošības mūsu dienestiem, pieskatīt situāciju, lai nekas nemainās? Bet redziet, tad, kad džins no pudeles ir izlaists, tad tagad, protams, notiek gājieni, jāvāc piemineklis nost un viss. Mēs kā partija šodien neesam pārstāvēti ne valdībā, ne Saeimā. Mēs nevaram piedalīties lēmumu pieņemšanā, kā teikt, ko darīt ar šo pieminekli. Bet esošā vara jau šodien ir pieņēmusi lēmumu. Piemineklis tiks nojaukts. Jautājums tikai forma, kādā veidā šo pieminekli nojauks nost. Es domāju, ka šodien ir jāsaka, ka Latvijā ir bijusi okupācija, mums ir traģiska vēsture, bet šodien kara apstākļos šīs visas provokācijas var novest pie ļoti sliktām sekām. Mēs vērosim, mēs skatīsimies, kā valdība rīkojas. Viņiem ir mandāts, viņi ir ievēlēti, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas, ka 9. datumā provokācijas nenotika un tas, ka 10. datumā viņas sākās, tas ir pirmkārt Kariņa un Levita reāla konkrēta rīcība. Viņi to ir izdomājuši. Un tagad jautājums, kāpēc? Kāpēc viņi to ir izdomājuši? Es jums atbildēšu. Es domāju, ka jūs paši zinat. Degvielas cena tuvojas 2 eiro. Gāzes cena ir dārga. Vēl vairāk, mēs esam atteikušies no gāzes. Mēs nepirksim vairāk no Krievijas gāzes, bet no kurienes mēs pirksim, mēs nezinām, jo mums citas iespējas šodien piegādāt gāzi nav. It kā ir sašķidrinātās gāzes termināls Lietuvā, bet ja viņi arī atteiksies no Krievijas gāzes, tad visdrīzāk viņi knapi varēs piegādāt tikai šo sašķidrināto gāzi savām vajadzībām. Tad ir liela varbūtība, un es esmu runājis ar speciālistiem, arī cilvēkiem no Latvijas gāzes. Viņi saka, ka rudenī gāzes vispār nebūs. Bet, kā jau es teicu, līdz oktobrim jau cilvēki var pacēsties līdz 1. vēlēšanas, taču 1. oktobrī. Un tad, kas būs pēc 1. oktobra, tam jau vairs nav nozīme. Cilvēki būs nobalsojuši. Tālāk, pārtika kļūs dārga. Ne pa 10, ne pa 20%, bet pa 50 un 100%. Ir dažas preces, kas ir ļoti dārgas. Ir lietas, ko cilvēki vairs vispār nevar atļauties nopirkt. Bet esošā vara jau negrib risināt šīs problēmas. Viņi negrib runāt par ekonomisko attīstību mūsu valstī. Viņi nedomā, kā saliedēt uzņēmējus, darba devējs, tie, kas rada šīs darba vietas. Viņiem tas neinteresē. Viņiem ir svarīgi noturēt spriedzes sabiedrībā. Tātad karš Ukrainā, cīņa pret Krieviju, cīņa par pieminekļu uzspridzināšanu un tā tālāk. Un tā tālāk. Kas būs pēc 1. oktobra, dārgie draugi? Pēc vēlēšanām vēl 4 gadi. Es varu pateikt, ja paliks Kariņa un Levita režīms, tad viss būs vēl sliktāk. Tāpēc, ka šai kompaškai, tā es viņus varētu teikt, viņiem vispār nekas cits neinteresē, kā vien noturēties pie varas. Vai jūs esat dzirdējuši, ka premjers ir nācis ar kaut kādu vīziju, redzējumu, kā attīstīt Latvijas ekonomiku? Vai jūs esat redzējuši, ka mūsu izcilais tā saucamais prezidents Levits ir stāstījis, ka attīstīt ekonomiku? Jā, starp citu ir. Jā, es vakar te Facebookā ievietoju. Saka, ka mēs attīstīsimies vēl straujāk un labāk kā Rietuma Eiropā. Citplanētietis Johaidija. Kur ir plāns? Kur ir plāns, kā Latvija attīstīsies? Jā. Visa šī murgošana, ka mēs tūlītās apsteigsim Rietuma Eiropu, ekonomiskais izrāviens būs, vai ne? Jā. 18 miljardi jau ir aizņemti, tad vēl pāris miljardus piemetīs un būs, kā teikt, galva un kakls būs cilpā tā, kā saka,
Mēs jutīsimies tā, kā teikt, tiešām karājamies un mums ap kaklu ir šī cilpa. Tā ir realitāte. Tur nav, ka teikt, ir jāraud par to, kas notiek. Par to netiek runāts. Pirms vēlēšanām starp partijām būtu jānotiek cīņai, konkurencei un runāt, kā attīstīsim valsti, kādi būs mūsu plāni, ko mēs kopā varam izdarīt, vai ne? Lai pēc vēlēšanām to visu ātri var realizēt. Par to šodien nerunā neviens, jo viņiem tas nav vajadzīgs. Viņi ir pieraduši dzīvot uz parāda. Un principā sākumā viņiem Covid palīdzēja, viņi aizņēmās miljardus. Pēc Covid tagad ir karš Ukrainā, viņi atkal var aizņemties. Ja? Un skaidrs ir viens, kā tad viņi var piekļūt pie tās naudas? Ir jāparāda pasaulē, ka mēs cīnāmies pret Krieviju. Tad ir jāuzspridzina šis piemineklis tādā veidā. Es neaizstāvu pieminekli. Tas nav mans piemineklis. Es neuzskatu šo pieminekli, ka tas nosaukums uzvaras piemineklis, viņš nesimbolizē manu pārliecību, un lielākai daļai latviešiem arī nav šī pārliecība. Bet mēs taču zinām, ka ir Latvijā ģimenes, kurā viens brālis bija iesaukts Krievijas tajā padomju armijā, viens bija iesaukts fašistiskās Vācijas armijā. Viņi gāja bojā, katrs karojot viens pret otru. Tādu ģimeņu ir daudz, bet kā jau es teicu, tas viss šaus notiek tikai priekš tam, lai tautai nebūtu nepieciešams stāstīt, kā mēs attīstīsim ekonomiku. Mums ir svarīgi, lai patreiz Latvija būtu kā tas nevis vairs kā sunīts, kas kvaukšķ, bet redzēt, kaut ko spridzina, parāda, cīnās. Bet jautājums ir tāds, kā mēs dzīvosim pēc 1. oktobra. Cilvēki šodien izmirst, dzimstība iet uz leju, mirstība palielinās, aizbraukušo skaits no Latvijas kļūst aizvien lielāks un lielāks. Ja mēs tam nepieliksim punktu, tad skaidrs ir tas, ka pēc 4 gadi praktiski nebūs vairs ko glābt, jo aizbrauks vēl vairāk cilvēku. Un šodien, ko mēs redzam no ekonomiskā skatu punkta, mēs redzam to, ka uz vienu strādājošo ir 2 nestrādājošie. Tātad vienam cilvēkam, kas strādā privātajā biznesā, ir jāuztur tie, kas nestrādā vai strādā valsts sektorā. Jūs nepārklausījāties. Valsts sektorā strādājošos es neuzskatu par strādājošiem. Viņi ir pakalpojumu sniedzēji, bet viņi tiek uzturēti no nopelnītās naudas, ko nopelna privātais bizness. Privātais bizness maksā nodokļus, un tad tos nodokļus pārdala. Daļa aiziet ierēģņu atalgojumā, daļa aiziet pensijās, daļa iet pabalstos un daļa aiziet kaut kādās investīcijās. Mēs šodien redzam to, ka šīs naudas būs aizvien mazāk no tiem, kas strādā, bet tie, kuri ir jāuztur, viņu kļūs aizvien vairāk. Un ja mēs šodien sašķelsim vēl vairāk Latvijas sabiedrību, tad situācija būs vēl sliktāka. Es uzskatu, ka mūsu partijas viens no galvenajiem uzdevumiem būs apvienot Latvijas tautu kā vienotu ģimeni. Dibinot partiju, mēs skaidri iestājāmies par ģimenes vērtībām. Mēs teicām, ka liela ģimene ir Latvijas nākotne, Latvijas pamats. Un visa tauta, mēs esam tik mazi, mums jābūt kā vienotai ģimenei. Jo ja kāds uzskata, ka tas ir nepareizi, tad varu jums šodien apgalvot, ka pēc kāda laika, lai saņemtu Eiropas fondus, gluži kā tagad jau, Eiropas Savienība sūtīs bēgļus, un tie nebūs vairs Ukrainas bēgļi. Viņi sūtīs no Āfrikas valstīm, no visādām citādām trešām pasaules valstīm. Un tad mēs dzīvosim apstākļos, kad Latvijā būs daudz cilvēku, kuriem nebūs nekāda sakara ar Latviju, nekāda sakara ar Latvijas kultūru, un nerunājot jau par valodas zināšanām. Un mēs tuvojamies tam punktam, kad šāds scenārijs var piemeklēt Latviju jau ļoti drīz. Jo esošai varai, ja šodien mēs uzdosim jautājumu, kā jūs plānojat atdot šos 18 miljārdus, tad ziniet, kāda viņa atbilde. Viņi saka, mēs neplānojam atdot. Mēs plānojam aizņemties. Paskatieties, ko dara tagad Finanšu ministrija. Viņi gatavo plānu, kurā principā ir 2 sadaļas. Pirmā sadaļa, tātad tie ir tie ienākumi, kas nāk no nodokļiem, kas tiek iekasēta Latvijā. Un ņemot vērā, ka tur ir milzīgs mīnus, tad klāt nāk aizņēmumi, šo aizņēmumu procentu apkalpošana, maksāšana, un arī viss pārējais. Jūs saprotiet, tad mēs dzīvosim uz parāda. Un plus Eiropas fonda. Par Eiropas fondu tur apgūšanu par to vienīgais, par ko runā valdība. Bet ja mēs nesāksim domāt, kā dot šo kredītu,
tad pēc 4 gadiem būs 25 vai 30 miljardi šis kopīgais sloks. Un beigās sanāks tā, ka lielu daļu no tiem nodokļiem, ko mēs iekasēsim no mūsu cilvēkiem, kas strādā tautsaimniecībā, mēs maksāsim procentos. Pamatsumma palielinās lielāk, un mēs maksājam procentus. Mēs šodien sestdienā esam šajā telpā, mēs runājam par Latviju. Procentos Latvijai katru dienu jāmaksā vairāk nekā 1 000 000 eiro. Viena diena tikai procentos maksā vairāk nekā 1 000 000 eiro. Ieklausieties šajā ciparā. Vairāk nekā 1 000 000. Mēs šo naudu varētu atdot tur pensionāriem, bērniem, ģimenēm, pabalstos. Nē, mēs maksājam procentos. Un ja netiek piedāvāts labāks plāns, kā iziet no šīs krīzes, tad situācija būs ļoti, ļoti slikta. Tātad, ko mums darīt un ko piedāvā mūsu partija? Protams, mēs varam kritizēt, mēs varam stāstīt, kas ir bijis. Bet pagātne ir jāzina, vēsture ir jāzina. Jautājums, kādu nākotni mēs piedāvājam Latvijai, kādu nākotni mēs piedāvājam Latvijas tautai, kādu nākotni mēs piedāvājam mūsu jaunatnē. Un es teikšu tā, tad pirmais ir jāapvieno Latvijas tauta. Visi Latvijas patrioti ir jāapvieno, lai viņi nebrauktu prom no Latvijas, bet lai viņi būtu kā vienota tauta. Radikāļi, gan labējie, gan kreisie, ir jādzen stūros. Viņus nevar laist pie varas. Esošā radikālā koalīcija ir jāizvāc uz visiem laikiem. Viņi vairāk kā jau 20 gadus ir bijuši pie varas. Viņi ir jāizvāc projām. Ir jānāk pilnīgi jaunajā valdībai. Un šodien mēs šajā kongresā skaidri paziņojam Latvijas sabiedrībai. Mēs esam gatavi pārņemt varu Latvijā jau no 1. oktobra. Mēs esam gatavi veidot valdību, izejot no to mandātu skaita, ko Latvijas sabiedrība mums iedos. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību un izveidot to koalīciju nevis starp tām partijām, kas tiks ievēlētas, bet ar visiem tiem cilvēkiem un organizācijām, kuri šodien reāli var palīdzēt valstī. Šodien mēs nosauksim, nominēsim mūsu ministru amata kandidātus. Mēs to esam darījuši jau dibinot partiju, bet, protams, šodien būs vēl dažas korekcijas arī tiks izdarītas, ņemot vērā, kad ir parādījušies jauni cilvēki partijā, kā jau es teicu, katram būs jāparāda ar savu darbu, jāpierāda, ko viņš var izdarīt, kāds ir viņa redzējums vienā vai otrā nozarē. To mēs šodien mēģināsim darīt, bet, redziet, ir ārkārtīgi svarīgi teikt, vai mēs tiešām varēsim kā partija pacelt šo valsti un atrisināt visu? Es teikšu, nē, mēs nevarēsim. Mēs varam būt tā partija, tie politiķi, kurus Latvijas sabiedrība varēs izmantot, lai izcel šo valsti no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Mums jāsāk beidzot sadarboties ar tiem cilvēkiem, kuriem ir zināšanas, pieredze un kas reāli šodien šo valsti arī attīsta. Mums jādomā, kā eksportēt. Mums jādomā, lai izglītība būtu ne tikai izglītība priekš vietējiem cilvēkiem, lai mēs eksportētu šīs zināšanas uz ārzemēm, lai uz Latviju brauc pēc iespējas vairāk cilvēku no ārzemēm mācās un maksā naudu. Tad izglītība kā eksports. Medicīna. Mums jāārstē kvalitatīvi mūsu cilvēki, un mums jādara viss, lai uz Latviju brauktu cilvēki no ārzemēm un ārstētos šeit. Tas jau šodien notiek, bet tas jādara vēl vairāk. Līdz ar to medicīnas eksports ir jāattīsta. Tālāk kultūras eksports. Mums jāorganizē dažādi pasākumi Latvijā, lai vairāk turisti brauktu. Jūs apskatieties, kā turisms ir iznīcināts. Un lai nesaka tikai mūsu vara, ka redziet pie visa vainīgs Covid. Kāpēc Covida laikā cilvēki brauca uz to pašu Igauniju? Kāpēc Igaunijas akvaparks bija vaļā, bet mums bija viss slēgts? Kāpēc mēs mēģinājām tur visiem kompensēt, pat kazino? Šī valdība kompensēja miljonus par kazino aizvēršanu. Jūs iedomājaties, kolosāls biznes. Tu aizver kazino un valsts tev samaksā. Tad valsts bija lielākais spēlētājs, kurš maksāja par kazino. Ir biznesi, kurus nevar atbalstīt nekādos gadījumos, kurš var dzīvot privātos apstākļos, brīvā tirgus konkurencē, bet ne jau tā, ka mēs un visi klusē. Mēdī, godājumie mēdī. Kaut kā neesmu dzirdējis, ka kāds no jums būtu sašutis, ka miljoni aiziet kazino īpašniekiem par to, ka kazino ir bijis aizvērts. Redziet, tur jau aiziet tie miljardi. Un tās pašas vakcīnas, ja mēs runājam par medicīnu. Tagad mēģina notiesāt bijušo veselības ministru Vintili. Par ko?
Nesot laikā kaut ko nopirkusi. Jūs atceraties, tur bija māžošanās, pat teica, ka ar militāro tehniku vedīšot tās vakcīnas uz Kurzemi, jo Kurzemē tur bija panorāmā viens sižets, kad cilvēki gaidīja rindā stāvēja, neatveda vakcīnas. Teica, armiju sūtīs, lai nogādātu tās vakcīnas. Nezinu, kā tur īsti tas viss notika, bet šodien, kā teikt, pret bijušo ministru Viņķeli ir izvirzīta apsūdzība. Redzēs, ar ko tā beigsies, lai gan es nedomāju, ka Viņķele tur būtu tā lielākā vainīca. Pēc tam nāca Pauļuts. Kas ir sanācis? Sapirkās tik daudz vakcīnu, bez konkursiem, pirka gultas. Cik tās gultas maksāja tur? 500 000, 700 000. Tie cipari vājprātīgi. Tur principā varēja māju veselu nopirkt ar visām gultām. Nē. Un tad, kad mēs griezāmies Knābā prokuratūrā, viņi saka, dodiet faktus. Kādi vēl fakti, ka tās gultas maksā tur ārprātīgos ciparus? Laikam bija 666 000 eiro par vienu gultas vietu. Tāds zīmīgs biblisks cipars, vai ne? 666 000 par vienu gultas vietu. Un kā tad veicās tagad ar to visu novakcinēšanu? Sapirkās tik daudz vakcīnas, iztērēja milzīgu naudu, un tad beigās izrādās, ka tās vakcīnām derīguma termiņš beidzās. Ko dara ar pārtiku, kurai beidzās derīguma termiņš? Mēģina tur kādam uzdāvināt, vai ne? Tas pats arī notiek šeit. Skaidrs, ka Latvijā nevienam vakcīnas pa brīvu nav vajadzīgas. Atrada kaut kādu Āfrikas valsti. Redziet, mēs tagad ar labdarību nodarbosimies. Sūtīsim tās sapirktās Pauļuta sapirktās vakcīnas uz Āfriku. Ja? Varbūt vajadzēja iepakot arī Pauļutu un visu valdību un aizsūtīt ar visām vakcīnām. Tātad ekonomiskā izaugsme, ekonomikas attīstība, tas ir pats galvenais, par ko mums šodien ir jārunā. Ja mēs neizvilksim šo valsti no purva, kā es saku, būs viss sliktāk. Un tāpēc mums jāapvieno labākie no labākajiem. Katrā nozarē ir vajadzīgs tāds ministrs, kurš var domāt, kā to visu attīstīt. Par reģionālo attīstību ir vajadzīgs ministrs, kas izprot ekonomiku, lai ar katru pašvaldību veidotos cieša sadarbība, lai mēs zinātu, kā palīdzēt konkrētai pašvaldībai. Es pēdējā laikā ļoti daudz braukāju pa Latviju, arī pa daudziem maziem apdzīvotiem ciematiņiem, un es redzu, ka daudz kas tur vispār nenotiek. Ja cilvēki nezina, viņi vispār ne uz ko vairs necer pēc šiem 30 gadiem, un tagad pēc šiem pēdējiem 2 gadiem vienkārši viņi dzīvo tāda sajūta, ka viņi vispār vairs, kas saka, ar šo varu viņiem nav nekāda sakara. Un līdz ar to mums jādomā par reģioniem. Mums jāizmanto mūsu lauksaimniecību daudz pareizāk. Lauksaimniecības, starp citu, attīstās ne tik slikti, bet mēs varam to eksportu palielināt vēl vairāk. Ja? Mēs zinām, ka graudus mēs esam eksportējuši daudz pēdējo gadu laikā, bet tur ir daudz darāmā. Viena lieta to, ko izdara paši uzņēmēji, bet otra lieta, ko dara vai ko nedara valdība. Līdz ar to mums ir vajadzīga valdība, kas katru nedēļu noturēs vēl vienu vismaz sēdi, kurā būs tikai ekonomiskie jautājumi. Ir jāpanāk, lai mēs izskatām visus priekšlikumus, kas nāk no Tirdzniecības rūpniecības kameras, no darba devēju konfederācijas, no visām lauksaimniecību organizācijām. Tās, kas valstī ir, viņām ir jānāk un jāsēž pie galda kopā ar valdību un jādomā, kā to attīstīt. Kāpēc es runāju, ka šīm tikšanām jānotiek nevis kaut kādā ministrijā, bet tieši ministru kabinetā? Atbildēšu. Tāpēc, ka premjers ir vienīgais, kurš var nokoordinēt šo procesu no A līdz Z, jo viņam ir pilnvara dot rīkojums ikvienam ministram. Pieņemsim ārlietu ministriju. Pēdējos gados, pēdējā laikā viņi nodarbojas ar ārlietām, dažādiem jautājumiem. Vai jūs esat dzirdējuši, vai jūs pazīstat kādu no Latvijas vēstniekiem, kurš aktīvi strādā pie tā, lai attīstītu divpusējās ekonomiskās attiecības, kurš nāk ar iniciatīvām, saka, ved investorus, palīdz Latvijas precē tik pārdotai jaunos tirgos. Šādas lietas nav dzirdētas. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien nevienu neinteresē. Tātad mēs uzturam dārgās vēstniecības. Jā, ir tās lielās pilsētas valstis, kurās ir jābūt profesionālam politiskam vēstniekam, bet lielākai daļai ir jābūt tādiem, kuri domā par ekonomisku attīstību. Ja vēstnieks nevar atvest kaut kādas investīcijas un palīdzēt Latvijas precēm tik pārdotām, viņš ir jānomaina. Līdz ar to mums ir nepieciešams nopietnas reformas ārlietu jomā. Tāpat kā arī par visām šīm aģentūrām, kuras ir sadibināts pēdējā laikā, pēdējos gados, nav jau nekas likvidēts.
Pat privatizācijas aģentūra joprojām nav likvidēta, par kuras likvidāciju runāja jau pirms 20 gadiem. Tika nomainīts tikai nosaukums. Tur strādā cilvēki, un viņi saņem algas. Mēs nevaram šādi dzīvot valstī, ja mums ir jāuztur tik daudz liekiešu. Es šodien no šīs tribīnes skaidri pasaku. 30% no valsts pārvaldes ir jāsamazina. Tie, kas paliks, saņems vēl lielāku atalgojumu. Bet tie, kas tiks atlaisti, lūdzu, papildiniet, ejiet privātā biznesā. Ja jūs esat tik gudri, ar tik milzīgu pieredzi valsts pārvaldē, ko tad jūs baidaties iet privātā biznesā? Šodien privātā biznesā trūks darba roku daudzās nozarēs. Tad 30% ir jāsamazina, bet ar mērķi, lai tie, kas paliek, viņi saņemtu vēl vairāk pa labu darbu, bet pārējie iet strādāt un stimulē Latvijas ekonomiku. Lūdzu, te ir darba rokas, kuras mēs šodien varam dabūt, neimportēt pat no ārzemēm. Tā kā darāmā ir daudz, bet tas, ko es vēlos teikt vēl nobeigumā savā uzrunā, ir lietas, kuras ir ļoti svarīgas. Tātad, dibinot partiju, mēs iestājamies par skaidrām ģimenes vērtībām. Mēs skaidri pateicām, ka ģimene, daudzbērnu ģimene ir tas pamats, kas var nodrošināt Latvijai nākotni un pastāvēšanu. Ģimene, kurā dzimst bērni. Un ir zīmīgi, ka pirms vēl tika dibināta partija, pagājušā gada jūlijā mani uzaicināja uz kādu interviju, un iniciatori bija tieši ģimeņu asociācija un vīru biedrība. Es piedalījos tur vēl ar kādiem citiem politiķiem. Mēs runājam par visām šīm vērtībām, un tad viņi jautāja, vai jūs mūs atbalstīsiet, jo vīru biedrība ir nākusi ar iniciatīvu savākt parakstus, lai nostiprinātu Satversmē 110. pāntu tādā veidā, lai nebūtu vairs šaubu, ka ģimene, tā ir savienības starp vīrieti un sievieti. Skaidrs, ir daudz, kas notiek dzīvē. Cilvēki var izšķirties, kāds var nomirt, bet tas jau nemaina to ģimenes definīciju. Bērni dzimst ģimenē, kur ir savienības starp vīrieti un sievieti. Starp citu, savā laikā mana sieva vēl būdama Saeimas deputāta un Ainārs Baštiks, kā ģimenes un bērnu lietu ministrs, viņi nāca ar iniciatīvu un panāca to, ka Satversmē tika nostiprināts jēdziens laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti. Vairāk nekā 2/3 nobalsoja par šo definīciju. Mums šķita, ka viss ir skaidrs. Nē, izrādās, ka esošā liberālā vara ir salikusi Satversmes tiesā tiesnešus liberāļus, kuri tagad saka, nē, laulība tas ir viens, ģimene cits, un tagad viņi aplinkus pa sētas durvīm mēģinās ievazāt iekšā to, kas Satversmē šodien nemaz nav rakstīts. Izskatās, ka tas, kas notiek Amerikā, notiek arī pie mums. Ja cilvēki balso par republikāņiem, tātad konservatīvajiem, tad viņi zina, par kādām vērtībām viņi balso. Ja viņi balso par demokrātiem, tad demokrāti virza arī tādus tiesnešus, kuriem ir tāda pārliecība, tātad šī liberālā. Šeit ir skaidri ir jāsaprot, ka esošā vara ir salikusi tik daudz tos liberāļu amatos, kad mums izskatās būs drusku jāpatīra tās rindas. Jo šodien situācija tāda, kur jācitē mūsu slavenā opera dziedātāja Garanča. Viņa saka, kādreiz es domāju, ko pareizi pateikt, lai nevienu neaizvainotu. Šodien es labāk paklusēju, jo es vienkārši nevaru izteikties. Ja es izteikšos, tad es pazaudēšu darbu un man daudz kas tiks liekts šajā dzīvē. Tad, ja sākumā kāds saka, ka jāizturās ar iecietību, kas ir pilnīgi saprotami, kā jau es teicu, kad tomēr mums jābūt iecietīgiem pret visiem, bet šodien mēs esam apstākļos, pieņemsim, ka 95% ir cilvēki, kas atbalsta šīs vērtības, kuru viņi labi saprot, ka principā viņi ir tā saucamie cilvēki, kas ar orientāciju, kur vīrietis ir vīrietis, sieviete un sieviete. Un pieņemsim, ka tur ir kaut kādi procenti savādāk. Kāpēc mēs šodien sākam piedzīvot to, ka skolās parādās grāmatas, kur tiek teikts, ka puika nav puika, meitene nav meitene, mamma vairs nav mamma, ir vecāks viens, tētis nav tētis, jo viņš ir vecāks divi. Priekš kam šās visas lietas ir vajadzīgas skolās? No 18 gadiem lūdzu dzīvojiet, kā gribat. Neviens jums netraucēs, kā teikt, tur dzīvot brīvi, bet likumā nevajag ieviest tās normas, kas principā noteiks uzreiz mūsu izglītības sistēmā normas, kur principā bērniem būs jāpasniedz šī izglītība. Es uzskatu, ka skolās ir jāievieš
Likumības mācība, nevis šī mācība, kur tiek skaidrotas visas šīs jaunās opcijas. Un izrādās, ka puika un meitene tās nav vienīgās opcijas, kur var samainīt. Tur vēl visādi nosaukumi ir izdomāti. Es domāju, ka vecākā gada gājuma cilvēki vienkārši vairs nesaprot, pa ko iet runa. Un tieši tāpēc, ka šodien šī vīru biedrība ir nākusi ar iniciatīvu, tad pagājušā gada vasarā ir noticis tas, ko es biju prognozējis. Izrādās, ka Latvijas televīzija, kura šeit ir atnākusi, paldies, ka jūs atsūtījāt vismaz kameru. Es ceru, ka jūs šo sadaļu arī vakarā translēsiet, jo savādāk būs jācitē Donalds Trumps fake news. Pēdējā laikā Latvijas televīzija ir kļuvusi par korumpētu organizāciju, kuru kontrolē Sarmīte, Elerte un daudzi citi sorosisti, un viņi nemaz neļauj šodien iet un popularizēt tradicionālās vērtības. Nav informācijas, ka notiek parakstu vākšana. Parakstu vākšana bija apstājusies pēc 10 mēnešiem, jo cilvēki nemaz nezina, ka kaut kas notiek. Un tas, ka es biju solījis pats personīgi, ne partija, bet es Ainārs Šlesers, ka es atbalstīšu vīru biedrību, tad es šodien varu skaidri pateikt, ka manis dibinātā sabiedriskā organizācija, kura, starp citu, arī bija dibināta vēl pirms partija tika dibināta, izlaida avīzi, miljonus tirāžā. Es ceru, ka lielākā daļa sabiedrības to būs saņēmusi. Es ceru, ka daudzi izlasīs un varēs tad izdarīt to izvēli, vai viņi iet parakstīties vai neiet parakstīties. Bet ko mēs esam piedzīvojuši? Šai informācijai parādoties pēdējo dažu dienu laikā, mēs savācām apmēram jau 10 000 parakstus. Vakar vien vairāk nekā 4000 cilvēku parakstījās par dabiskām vērtībām, par dabisku ģimeni. Panorāma. Vai jums nav kauns, kāpēc jūs visu laiku ejat un rādat tos visus varavīkšņainos karogus, kuri te plīvo, tad, kad mūsu ministri, iet un popularizē šīs lietas? Kāpēc jūs nepopularizējat dabisko ģimeni? Kāpēc jūs nedodat pat iespēju cilvēkiem zināt, ka notiek parakstu vākšana? Kāpēc cilvēki nevar iet un parakstīties? Tāpēc, ka jūs neinformējat. Un tajā laikā es pat atceros, vienreiz mēs tikāmies pie Latvijas televīzijas mājas. Kāda bija attieksme? Attieksme bija tāda, ka Latvijas televīzija nolaida šīs dzelzs priekšskaru, žalūzijas, režģus, kā mēs to sauksim. Un neviens žurnālists neiznāca ārā, neviena kamera neatnāca. Tur bija viens operators no jumta kaut kur tālumā, mēģināja kaut ko filmēt. Jā. Kas tad īsti notiek? Tā nebija pareizā tauta, kas pie jums ir atnākusi. Godājumie draugi, jūs redzat, situācija ir tāda, ka tikai un vienīgi apvienojoties mēs varam kaut ko sasniegt. Tātad tas, kas attiecās par dabisko ģimeni, es personīgi, ne kā partijas līderis, bet kā 5 bērnu tēvs, kā cilvēks, kuram ir viena sieva, un mēs šogad svinēsim 30 gadu jubileju, mēs esam nodzīvojuši kopā un mums ir 5 bērni. Es aicinu katru Latvijas iedzīvotāju, kas vēl nav parakstījušies, parakstīties par dabisko ģimeni. Jums ir 3 opcijas. Pirmā opcija. Jūs varat to izdarīt savu datoru vai savu telefonu, tātad e-paraksts, internetbanku izmantot, starp citu avīzēs, tur visa šī informācija ir. Otra opcija caur pašvaldību, lai gan ne visās pašvaldībās notiek šī parakstīšanās. Trešā opcija, protams, caur kādu notāru, bet tas jau būs maksas pakalpojums. Mums ir jāsavāc 155 000 parakstu. Ja mēs to savāksim, tad tā būs vislielākā uzvara. Un mums ir jāapvieno visi, neatkarīgi no politiskās piederības. Visas organizācijas, visi cilvēki, lai mēs sākam aģitēt. Un ziniet, kā tā aģitācija notiks? Ne jau caur panorāmu. Panorāma nerādīs šo sadaļu, es jums galvoju. Katram ir telefons. Tas, ko mēs darām, apskatieties, cik cilvēki ir jūsu telefonā. Zvaniet viņiem, sūtiet ziņas, aiciniet. Vismaz pārsimts telefonu te ir ierakstīti. Un tie, kas saka, jā, es esmu parakstījies, sakiet, vai jūsu vecāki ir parakstījušies, vai jūsu radinieki, vai jūsu kaimiņi. Saceļam augšā visu to sabiedrības daļu, kas ir par dabiskām vērtībām. Savācam šos 155 000. Un tā nav partijas iniciatīva. Tā ir vīru biedrības iniciatīva. Slava un gods šai biedrībai, kas nāca ar šo iniciatīvu. Mums nevajag piesavināties kaut kādas tur, kā teikt, mums nevajag medaļas un ziedus par to, ko mēs darām. Bet mums visiem ir jāatbalsta vīru biedrība. Es plānoju braukāt pa visu Latviju un aģitēt kopā ar domu biedriem par šo iniciatīvu. Bet tie, kas nebraukā, tie, kas nodarbojas ar citām lietām, sākat aģitēt paši.
Tad jūs varat vismaz pārsimt cilvēkus dabūt klāt, kas parakstās. Un es jums pateikšu vieglu formulu, kāpēc man ir pārliecība, ka mēs savāksim 155 000 šos parakstus. Tāpēc, ka šodien jau tuvojās atzīme šiem 40 000. Un ja katrs no tiem, kas jau ir parakstījies, un es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no mūsējiem ir parakstījušies, piesaista vēl tikai 4 cilvēkus, un mums būs 160 000 paraksti. Mums ir jāpārliecina tie pārliecinātie, kas jau ir parakstījušies, vēl 4 vai 5 parakstus. Protams, ja mēs varam 100 vai 200 parakstus vēl dabūt klāt, tad mēs uzvarēsim ar uzviju. Runā, ka Latvijā 60–70% tie cilvēki, kas ir par kristīgām vērtībām, kas sevi par tādu uzskata. Nu tad savācam šos 155 000. Un es teikšu tā, ka beigās vīru biedrībai varēs arī pieminekli uzcelt, ja mēs to izdarīsim. Jo viņu iniciatīva tiešām, atšķirībā no tā pieminekļa, būs apvienojusi ļoti daudz, kā teikt, uz vienu labu un konkrētu mērķi. Godājumie draugi, un pēdējais, ko es vēlos teikt no šīs tribīnes savā uzrunā, ir tas, kas ir saistīts ar ekonomiku par mūsu redzējumu. Tātad mēs šodien gribam piedāvāt jaunu formulu, kā sadarboties starp privāto biznesu un valsti. Šeit ir ieradies arī Aigars Rastovskis, kas ir Tirzniecības un Rūpniecības kameras vadītājs, ilgadējais. Šeit ir arī, kā teikt, mūsu citi viesi, kas uzstāsies pēc tam, es pieteikšu atsevišķi. Mūsu doma ir tāda, ka mums ir profesionālajām organizācijām, tātad Tirzniecības Rūpniecības kamerai, Darba devēju konfederācijai, zemnieku organizācijām, ja, viņu gan ir vairāk, bet es domāju, ka varam to visu apvienot. Mums ir jādod trīs ministri valdībā, lai šīs organizācijas, nevis partijas, bet lai šīs organizācijas izvirza. Mēs to varam nostiprināt pat likumdošanā. Un tad sanāks tā, ka ekonomikas ministrs, zemkopības ministrs un satiksmes ministrs, 3 bloki, kas lielā mērā var ietekmēt Latvijas ekonomisko izaugsmi, būs tie, par kuriem mums būs vistiešākā sadarbība ar nozarēm. Nevis partijas ministrs, bet gan sadarbība ar visām nozarēm. Un tad sanāks tā, ka mēs kopā sēdēsim pie viena galda. Protams, ja ministrs netiks galā ar pienākumiem, arī šis ministrs var tikt nomainīts. Viņu var arī atsaukt šīs organizācijas. Bet tad mēs esam kopā. Mēs esam teikuši, tās ir jūsu ministrijas. Mēs to jums atdodam. Un tad jūs uzņematies līdzatbildību, lai mēs izvilktu šo valsti no šīs krīzes, no šī purva.